Labi. Tad pagājušajā reizē mēs apskatījām dažādu veidu atmiņas, un mēs sapratām, ko nozīmē datu līnija un ko nozīmē adreses līnija. Un tagad šodien mēs apskatīsim, kā tā atmiņa pievienojas klāt mikrokontrolerim, piemēram, programmas atmiņa. Tā. Tātad mums ir kaut kāds procesors, un programmas atmiņas glabājas, pareizāk sakot, programma glabājas programmas atmiņā, kura parasti reāli mūsdienās gan visiem mikrokontroleriem ir vienkārši flash tehnoloģijas atmiņa. Piemēram, šeit viņi saucās ROM, un tā ideja ir tāda, ka ar adreses signālu mēs izvēlamies, kuru atmiņas šūnu padot uz datu līniju, un tad, kad mēs to izvēli veicam, tad dati parādās izejā. Tad drusciņi apskatīsim varbūt to. Tad atmiņai ir iespējams izvēlēties, cik ir, piemēram, datu platums. Un tā kā mēs runājām, teiksim, Atmel mikrokontroleriem, MSP430 un arī Cortex mazākajiem procesoriem, viņiem programmas atmiņā katra instrukcija ir 16 biti, kas tā kā 2 baiti. 16 biti. Līdz ar to vajadzētu būt tā, ka mēs varam katrā atmiņas vietiņā ierakstīt 16-bitīgu skaitli. Bet man liekas, ka šeit arī tā atmiņa ir īstenībā viņa fiziski realizēta kā 8-bitīgā, bet tūlīt pārbaudīsim. Bet principā viņi ir 16 bitu dati. Edit contents. Te var rediģēt arī saturu. Tad ierakstīsim kaut ko A, B, C, D. Nākamajā atmiņas vietiņā būs 1, 2, 3, 4. Tad 9, 9, 9, 9. Un tad 6, 6, 6, 6. Jā, kaut kas te nav riktīgi. Jā, tagad viss strādā pareizi. Lūk, tā atmiņa izskatās. Un tātad mikrokontrolerī iekšā ir tāds speciāls reģistrs, kurš saucās programma counter. Un es viņu arī uzreiz ielikšu šajā schēmā. Bet tātad idejas, ka ir kaut kāds programma counteris, un viņa apzīmējums ir PC. Un viņš ir tas, kurš kontrolē, kura instrukcija tiks izpildīta nākamā. Un katru reizi, kad mikrokontroleris izpilda vienu instrukciju, programma counterī pieskaitās viennieks. Tādā veidā tiek nodrošināts, ka izpildot katru instrukciju, pēc katras instrukcijas sekos nākamā instrukcija. Es tagad viņus apmēram saslēgšu, un pēc tam mēs to pašu darīsim arī vēlāk laboratorijas darbā, jau drusciņi precīzāk. Bet idejiski ir tā, mums ir programma counteris, un tieši pie programma countera ir piesaita klāt reset poga. Tādī brīdī, kad mēs nospiežam mikrokontrolerim reset pogu, īstenībā tas, kas notiek, ir programma counteris tiek nodzēsts uz 0, un automātiski programma pārlec uz 0 adresi, jeb uz sākumu. Praktiski visiem mikrokontroleriem visa programma sākas adresē 0,0, jo tā vienkārši ir viegli uztaisīt. Man liekas, vienīgais izņēmums, ko es zinu, ir MSP430 mikrokontroleri, kuriem programma counters nodzēšās uz visiem vienniekiem, un tad it kā tam MSP430 mikrokontrolerim programma sākas no pašām beigām. Es nezinu, kāpēc viņi tā izdomāja, teksts instruments, bet praktiski visiem pārējiem mikrokontroleriem pasaulē, kad mēs nospiežam pogu reset, tad programma counters nolējās uz 0, un programma aizlec uz sākumu būtībā.
Īstenībā mēs varētu viņu pievienot varbūt tās šādi šodien. Tātad viņam dati mums ir 16 bitīgi, un tagad ir jautājums, cik bitīga ir programmas atmiņas adrese. Tas bitu skaits programmas atmiņai nosaka, cik daudz instrukcijas mēs varam tur ierakstīt. Piemēram, ja adrese ir 8 biti, tad mēs varam ierakstīt 256 dažādas instrukcijas. Nu, šajā vienkāršākajā variantā mēs pie tā arī paliksim. Bet, nu, protams, jo lielāka ir programmas atmiņa, jo vairāk bitu ir adresei, un tad tas programma counters arī, piemēram, ir nevis 8-bitīgs reģistrs, bet praktiski visur viņš ir 16-bitīgs. Un ARM procesoriem, kur ir 32-bitīgi, viņiem arī programma counters ir 32-bitīgs, kā rezultātā ARM procesori var adresēt atmiņu līdz 4 gigabaitiem. Nu, un īstenībā, teiksim, mikrokontrolerim vairāk par 4 gigabaitiem īstenībā īpaši pat nevajag, tas ir nenormāli daudz. Teiksim, ja jums vajadzīgs procesors ar vairāk nekā 4 gigabaitiem atmiņu, tad jūs visticamāk ņemsiet nevis mikrokontroleri, bet jūs ņemsiet kaut kādu Linux plati. Nu labi, tātad mums ir programma counters, viņam ir jāpieliek podziņa reset. Neatceros, kur tas tagad bija. Input, output, buttons. Un viņš iet pie tā clear vērtības. Tātad, ja es ierakstu viņā, nezinu, kaut kāds 66 un nospiežu clear, tad viņš nonullējās. Un jūs redzat, ka ir iezīmēta nultās adreses vērtība. Un īstenībā tā ir tā vērtība, kas nāks ārā pa datiem. Ja es šeit uzlieku nolasītāju, tad viņam biti ir 16. Tad šeit uz datu līnijas viņš padod to vērtību, kas ir ABCD. Nu, tā viņa izskatās decimāli. Un tā ir tā instrukcija, kura mums atrodas atmiņā. Tātad šis ir Q. Šeit dati nāk iekšā. Tālāk īstenībā enable vienmēr būs 1. Es tur salikšu tās vērtības, lai nemaisās, bet tātad enable ir 1. Programma counteris vienmēr strādā, tā teikt. Un mums ir vajadzīgs arī clock signāls. Un īstenībā tas clock signāls tiek izmantots gan programma counteri pārrakstīt, gan arī citas lietiņas darīt. Viņš aizies uz visu procesoru, bet nu, pagaidām viņš mums vienkārši ir šeit. Tātad šādā veidā. Un tad tā visa atslēga, kā strādā mikrokontroleris, ir vienkārši tā, ka programma counterim klāt ir piesiets tā saucamais adder. Mēs varētu šeit izmantot kaut vai mūsu pašu arithmetic logic unit, 8-bit adder. Bet nu, šajā gadījumā varbūt es izmantošu to, kas ir iebūvēts. Vienkārši plus. Tātad katru reizi, kad mēs izpildam tikšķi uz clock signāla, programma counters palielinās par 1. Tas nozīmē, programma countera vērtība nāk šī saskaitītājā iekšā. Tad otrs saskaitāmais ir konstante 1. Ticamāk, viņai jābūt 8-bitīgai. Bet, nu, vienalga, cik viņai ir biti. Tad šis elements prasa, lai carry bits arī tiktu iedots. Un tas ir viennieks. Tas carry bits iekšā 0. Un ārā nāks programma counter plus 1. Tātad, ja es uzlieku simulāciju un programma counters šobrīd ir 0, tad 0 iet iekšā saskaitītājā, otrā pusītē nāk viennieks un ārā nāk 1.
Un tad, ja jūs uztaisat clock signālu uz kāpjošās frontes, programma counteris pārrakstīs ieejas signālu uz izeju, tā kā saglabās. Es uztaisu kāpjošo fronti, un re, kur viņš palielinājās uz viennieku. Un tad, kad es uztaisu krītošo fronti, nekas nenotiek. Un tā kā viņš dod ārā viennieku, 1 + 1 ir 2, un nākamajā reizē, kad es uztaisīšu to tikšķi, tad programma counters palielinās atkal uz 2 un dod ārā instrukciju numur 2 no 0 skaitot. Noklikšķinot vēlreiz 3., 4., 5. un tā tālāk. Un tā mikrokontrolerim principā tajā brīdī, kad jūs nospiežat pogu reset, viņš nonullējās un palaižās oscilators, kurš ar ātrumu 1 miljons reižu sekundē vai pat ātrāk. ARM Cortex mikrokontroleriem parasti noklusējuma frekvence ir 14 miljoni tikšķu. Intel procesoriem tas ir, teiksim, 3 līdz 5 giga tikšķi sekundē, un viņš ļoti ātri vienkārši izpilda to, kas ir šeit rakstīts. Vienkārši dod instrukcijas uz āru, uz to nākamo kaskādi. Nu, lūk. Un tad paskatīsimies, kā mēs varam kaut kādā veidā varbūt tās to visu savienot. Tātad mums ir programma counteris, mums ir programmas atmiņa, un īstenībā ir tā kā jūs redzat, tajā brīdī, kad ir kāpjošās, krītošās frontes, tas programma counters nomainās, un tā vispārējā vienošanās ir tāda, ka tajā brīdī, kad ir kāpjošā fronte, tad programma counterim nevajadzētu mainīties. Īstenībā viņam vajadzētu mainīties uz krītošās frontes, jo uz kāpjošās frontes informāciju paņem arī mūsu arithmetic logic unit un tā tālāk. Kāpjošā fronte parasti saistās mikrokontroleros ar nolasīšanu un krītošā ar ierakstīšanu. Pārbaudīšu otrā projektā, bet tā vajadzētu tam būt. Tātad šeit ir CPU. Un programma counteris saņem invertētu kloku. Jā, tā tas arī ir. Nu, ja jums grūti tā uzreiz varbūt saprast, kāpēc programma counterim ir invertēts kloks, tad tas nekas. Vienkārši tāda ir mikrokontroleru pasaules tāda vienošanās, ka uz kāpjošo fronti mikrokontrolerī notiek nolasīšana. Un nolasīšanas brīdī signāli nedrīkst mainīties vai pārrakstīties. Tanī brīdī, kad mums ir kāpjošā fronte, tanī brīdī mikrokontroleris nolasa instrukciju un padod izpildēji, un tanī brīdī tā instrukcija nedrīkst mainīties. Ja mēs programma counteri pārrakstītu uz kāpjošās frontes, tad tieši uz kāpjošās frontes, kad mikrokontroleris lasa instrukciju, programma counters pārlikt uz nākamo instrukciju un tieši tajā brīdī nomainītu datus. Un tas nav tas, kā mikrokontroleri ir organizēti. Un tāpēc programma countera pārrakstīšana notiek uz krītošās frontes, tā kā visā mikrokontrolerī. Uz kāpjošās frontes ir nolasīšana, un uz krītošās frontes ir izmaiņa. Ja? Tālāk mums mikrokontrolerī ir tāda lieta, ko sauc par instruction register, instrukciju reģistrs. Un tas ir tā vieta mikrokontrolerī, kurā, varētu teikt, īslaicīgi uzglabājas vai tiek buferēta tā instrukcija, kuru mēs saņemam no programmas atmiņas. Tāpēc te nav vienkārši outputs, bet īstenībā te ir mazs reģistriņš, memory reģistrs, un viņš ir 16 biti. Un varbūt tās viņam nav tāda ļoti liela nozīme. Viņš vienkārši buferē to vērtību, kas nāk no flash atmiņas.
Tā, šeit viņš ir pieslēgts vienkārši pataisno enable. Jā. Nu, lūk, viņam reset signāls nav vajadzīgs, enable arī ir viens. Un clocks viņam nāk pa taisno. Un reset signāls viņam ir 0. Tātad tā. Ok, 0x0 tagad būs labi. Nu, lūk. Jā, tātad instrukciju reģistrs, viņam var pielikt, jā, viņam var nosīt instruction register, jeb instrukciju reģistrs vienkārši darbojas kā buferis starp flashatmiņu un procesoru. Viņš tur vienkārši pietur tās vērtības. Nu, lūk. Un tālāk īstenībā mēs varam iemest savā procesorā Arithmetic Logic Unit un izdarīt sekojošu lietu. Pēc instrukciju reģistra tālāk procesorā seko instrukcijas dekoderis, kurš instrukcijā esošos bitus aizveda uz vajadzīgajām vietām mikrokontrolerī. Un tāpēc mums ir nepieciešams izdomāt, ko katrs bits instrukcijā dara, un tas kaut kā jāapvieno, teiksim, kaut kādā dokumentā. Un to var izdarīt. Īstenībā tas ir izdarīts tātad. Jā. Tas ir dokumentā jau sarakstīts. Instruction set. Tātad, nu, piemēram, Arithmetic Logic Unit instrukcijas, ja mēs izdomājam viņas izmantot, tad, teiksim, pirmie 4 biti netiek izmantoti, bet nākamie 4 biti nosaka to destination adresi. Tad tādā gadījumā mūsu procesors vienkārši paņem ienākošo signālu no flashatmiņas. Mēs ar splitteri viņu varam sadalīt pa bitiem. Pagriezt uz east, out, 16 un bit within 16. Un, ja mēs viņu pieslēdzam, un mēs izdomājam, piemēram, kā augšējie 4 biti nozīmē, ka tā ir Arithmetic Logic Unit instrukcija, nu, principā viņi tā kā netiek izmantoti. Bet nākamie 4 biti tiek, nu, pareizāk sakot, 3 no tiem 4 bitiem tiek izmantot priekš destination reģistra izvēles. Tam mums vēl vajag arī reģistrus. Nu jā, varbūt šitanī bildē būs labāk redzams. Tātad instrukciju dekoderis. Viņš pat ir uztaisīts tā atsevišķi man šeit. Principā instrukciju dekoderis ir tas, kurš instrukcijos bitus izveda pa visu mikrokontroleri. Un tad iekšā būtībā viņš izskatās tā, ka viņš sadala instrukciju pa bitiem. Un tad mēs izdomājam, ko katrs bits darīs. Apakšējie, nu, pareizāk sakot, augšējie 4 biti tiek izmantoti, lai izvēlētos, kas tā būs par instrukciju. Un, piemēram, bitu kombinācija 0, 0, 0, 0 nozīmē, ka tā būs aritmētiskā darbība. Nākamie ir destination reģistrs, un viņi vienkārši tiek izvadīti pa izvada adresi A. Vienkārši 3 biti. Šis 4. vienkārši 0, viņš netiek izmantots. Nākamie 4 biti noteiks, kas tā būs par instrukciju saskaitīšanu, atņemšanu vai bitu bīdīšanu. Un beidzamie 3 biti no tiem 4 būs, piemēram, noteiks,
to reģistru B. Ja? Līdz ar to vienkārši biti no flash atmiņas tiek nolasīti un aizvadīti uz atbilstošajām procesora vietām. Nu, šeit tas ir nosvērts tajā instrukcija reģistrā, lai te nebūtu nenormālākais mešs ar vadiem, bet idejas, ka viņam ir izeja adrese A, kur ir vienkārši šie te 3 biti no instrukcijas. Tad ir adrese B, kas ir beidzamie 3 biti. Tad mums ir Arithmetic Logic Unit operācijas biti un citi tur kaut kādi kontrolas biti, bet tie ir priekš citām instrukcijām, lai tās citas instrukcijas tā kā atbalstītu. Un mēs varam, piemēram, šeit arī pārbaudīt, vai tas strādā vai nē. Piemēram, mēs varam ieiet General Purpose Register, reģistrā R0 ierakstīt 5, reģistrā R1 ierakstīt 4. Tad aiziet atpakaļ uz savu CPU. Un vadi ir savilkti tā, kā instrukcijā augšējie 4 biti 0, 0, 0, 0. Nākamie biti pasaka, kurš ir reģistrs, kas ir destination, kurā tiks ierakstīts rezultāts. Nu, piemēram, reģistrs numur R1, tātad 0, 0, 0, 1. Nākamie 4 biti nosaka, kas tā būs par instrukciju. Nu, piemēram, instrukcijā atņemt. Un to mēs varam apskatīties, kur mēs esam pierakstījuši. Sub instrukcija ir 5. Tātad tas ir 0, 1, 0, 1. Un beidzamie 4 biti pasaka, kurš būs otrs reģistrs B, un tas ir 0, 0, 0, 0, tātad 0. reģistrs. Un ja mēs apskatāmies, teiksim, uz šīs te, jāuztais ir kloks, lai tas instrukcija reģistrs to nolasa. Nu, lūk, tā instrukcija izskatās 0, 1, 5, 0. Arithmetic Logic Unit darbība. Viennieciņš nozīmē reģistrs R1, 5 nozīmē 5. darbība, un 0 nozīmē reģistrs B ir 0. reģistrs. Ja apskatāmies līnija instrukciju dekoderis, vienkārši paņem to viennieku un padod uz GPR A ieeju, paņem 0, padod uz B ieeju, uz Operations Select viņš padod to 5. Nu, pārējos kontrolas signālus tur mēs apskatīsim drusciņ vēlāk, bet, teiksim, šie 3 signāli. Un tanī brīdī, kad viņš padod tos signālus, General Purpose Register uz A līnijas ir viennieks, un tāpēc pa A līniju viņš dod pirmā reģistra R1 saturu, kas ir 4. Mēs ierakstījām te 4. un 0. 5. Tātad 4. jau šeit ir padots, uz otra reģistra 5. un Arithmetic Logic Unit izejā jau dod -1, tāpēc, ka 4 - 5 ir -1. Un tanī brīdī, kad mēs uztaisam krītošo fronti, tad šī te vērtība tanī General Purpose Register izvēlētajā reģistrā tiek saglabāta, tiek ierakstīta. Ja mēs ejam iekšā, tad redzams, R1 ir -1, jeb FF tādā veidā. Nu, lūk. Un idejaski programma counters, starp citu, šeit palielinājās uz viennieku, no 0 uz 1. Un tāpēc viņš dod uz adresi, pirmo adresi un flash atmiņā viņš nolasīs nākamo instrukciju. Nu, īstenībā mēs varam to atkārtot, programma counters skaitu uz priekšu. Nu, šajā gadījumā instrukcija ir viena un tā pati. Un viņš vienkārši atņem no reģistra R1 reģistra R0, tad viņš ir no 2 līdz C8. Bet nu, idejas, ka tādā veidā tas procesors lasa no flash atmiņas. Flash atmiņā tie viennieciņi un nulītes vienkārši ir kontrolas signāli tam Arithmetic Logic Unit un General Purpose Register, un viņš tā kā veic to darbību, ko tas kods nozīmē. Tad, ja ir kaut kādi jautājumi, varat čatiņā ierakstīt tagad.
Ja nē, tad mēs varēsim skatīties tālāk, kādas lietiņas tam procesoram jāmāk izdarīt. Varat čatiņā ierakstīt, ja ir kāds jautājums. Neredzu to čatu. Varbūt tāpēc, ka viņš ir tukšs. Labi, tad skatīsimies tālāk. Kā jūs redzat, tad šeit instrukciju dekoderim nav tikai izvēle priekš General Purpose Register, A, B un arī Arithmetic Logic Unit operācijas signāla, bet ir arī citi vadības signāli. Jā, ar citu. Rekur var redzēt, ka, piemēram, status register ir rakstīts 4. Ja mēs ejam iekšā Arithmetic Logic Unit un apskatāmies, ko nozīmē 4. 4. nozīmē N flag set. Tas nozīmē, ka rezultāts ir negatīvs. Jā, tātad tur sanāca -1, un pēc tam -5 un -9 un tā tālāk. Tātad tas vēl arī tur tiek darbināts. Un tad apskatīsim, varbūt kādas vēl instrukcijas ir spējīgi izpildīt mikrokontroleri un kā mēs to varētu, piemēram, izdarīt un realizēt. Apskatīsimies, piemēram, AVR instruction set manuāli. Nu, varbūt pēc summary. Tad tas ir atmēl mikrokontroleriem. Viņš labs ar to, ka tas atmēl mikrokontroleris pietiekami vienkārši. ANU procesoros ir viss pilnīgi tieši tas pats, vienkārši uzķūnēts tur vairāk biti un tā tālāk, bet principā viss ir viens un tas pats. Tā, šitas ir manual, man vajag summary. Jāskatās būs savos vecajos failos, ja internetā nevar atrast. Tātad documents, programming un 8. Kur tas bija? Nevar atcerēties tagad. Nu labi, paskatīsimies tajā pilnajā manuālī. Oficiālais manuālis, te ir kaut kur mums apkopojums ar instrukcijām, un vienkārši mēs varēsim izskatīt, kā tad mikrokontroleris to visu veids, ņemot vērā to, ko mēs zinām. Tātad, kur ir mikrokontroleri instrukciju tāds apkopojums, kādas instrukcijas tad mikrokontroleris ir spējīgs veikt. Tātad mums ir, piemēram, matemātiskās instrukcijas, kur saskaitīšana ar carry, un tad viņam ir vēl arī instrukcija add immediate to word. Nu, tādu mūsu mikrokontroleris nespējas veikt, jo, teiksim, atmēl mikrokontroleros tur ir tad konstanti kaut kādi jāieliek, bet, nu, labi, pieņemsim tādu mēs nemākam, bet bez tās instrukcijas var iztikt. Tad mums ir atņemšana, atņem kaut kādu konstanti, atņemšana ar carry, atņemšana from word. Nu jā, tātad saskaitīt atņemt mākam, un tad dārgāki, labāki mikrokontroleri māk tur atņemt ne tikai reģistrus vienu no otra, bet arī kaut kādus skaitlīšus. Tā, vienu mirklīt. Okay. Tā. Tā tad instrukcijas, kādas spēja veikt mikrokontroleris. Nākamās instrukcijas ir, piemēram, OR, exclusive OR, visus bitus invertēt. Piemēram, jūs redzat,
arī kā šajā pašā atmela mikrokontrolerī tiek realizētas kaut kādas bitu darbības. Piemēram, labi, AND ir skaidrs, OR ir skaidrs, bet, piemēram, kā invertēt visus bitus, mēs mikrokontrolerī uztaisījām, ka viss biti vienkārši tiek izlaists caur not gate, bet, piemēram, atmela mikrokontrolerī, fun fact, visu bitu invertēšana notiek vienkārši no konstantes 0xff, atņemot to pašu skaitli. Un jūs padomājat, ja visi skaitļi tur ir viennieki, visi viennieki mīnus kaut kāds skaitlis, tādīs vietās, kur tādī skaitli ir viennieki, tur paliks nulles, un tur, kur ir nulles, tur paliks viennieki. Tā kā not var uztaisīt arī ar atņemšanu. Tad mums ir neg, negate, tā tad var realizēt tādā veidā, ka mēs invertējam visus bitus un pieskaitam viennieku. Tā, teiksim, mēs darījām mūsu mikrokontrolerī, ja mēs apskatām to arithmetic logic unit. Tā tad not instrukcija, visi biti invertēti un pieskaitīts viennieks. Tad, teiksim, atmela mikrokontrolerī viņi izdomāja, ka viņi taisīs tā, kad viņi taisa 0 mīnus tas skaitlis, sanāk tas negatīvais skaitlis un viss. Tad mums ir set bits in register. Tāda instrukcija mums nebūs, jo mums tie reģistri nav tā pieejami. Bet, set bits ir tas pats, kas OR. Un clear bits ir tas pats, kas and, not. Tā kā īstenībā iespējams, ka tām instrukcijām kodi īstenībā ir vienādi. Vienkārši viņām ir šie te 3 burtiņi ir instrukcijas nosaukums assemblerā. Tas nozīmē, ja jūs gribētu, piemēram, rakstīt programmu uz atmela mikrokontroleru assemblerā, tad šīs būtu jūsu tās instrukcijas, tie nosaukumi, ko jūs rakstītu. Jūs rakstītu neg R5, un viņš tad izdarītu to darbību. Tad mums ir ints, inkrementēt, jeb destination registers +1, un dets ir destination register -1, tā kā samazināt par 1. Un tālāk ir instrukcija ļoti interesanta test for 0 or minus. Tātad viņa veids, tad jūs gribat zināt, vai kādā konkrētā reģistrā gadījumā nav, teiksim, 0 vai negatīvs skaitlis. Kā jūs to varētu izdarīt? Teiksim, jums reģistrā glabājas +5, 0 vai -5. Kā jūs varat pataustīt, kāds skaitlis tenī reģistrā atrodas? Teiksim, šeit tas tiek realizēts, kad skaitlim uztaisa and pašam ar sevi. Ja jūs uztaisa skaitlim and pašam ar sevi, tad tajās vietās, kur ir 1, 1 and 1 ir 1, bet 0 and 0 ir 0, un līdz ar to reģistrā destination ierakstās tas pats reģistrs. Bet tas, kas notiek, ir, ka tā kā šis skaitlis izgāja caur arithmetic logic unit, tad tika atjaunināti karodziņi 0, negative, signed overflow un kas ir tas S? Sign bits. Kaut kāds tur. Lūk. Un vienkārši tiek šī instrukcija test, viņa atjaunina karodziņus statusu reģistrā, lai pēc tam varētu izpildīt branču instrukcijas. Īstenībā tas ir vienīgais iemesls. Un tas vienkārši update to statusu reģistru. Un mūsu mikrokontroleris tādu instrukciju var veikt. Un atkal, TST īstenībā nav atsevišķa instrukcija. Ja jūs uzrakstītu TST R5, tad īstenībā viņš to pārveidotu par and R5, R5 un izpildītu un atjauninātu karodziņus. Lūk, nākamais ir clear. Ko nozīmē clear register? Kā var notīrīt bitus? Īstenībā te jāņem bišķiņ, varbūt tās notepēc palīgā. Tātad kā notīrīt bitus? Pieņemsim, mums ir 011, 01, 010. Pieņemsim, ka mēs gribam notīrīt bitu numuru 3, 0, 1, 2, 3. To dara ar maskām un ar and instrukciju.
Tātad mēs uzģenerējam masku tādu, kurā visur ir viennieki, izņemot to pozīciju, kuru mēs gribam notīrīt. Tas ir klasiska C programmēšanas padarīšana. Piemēram, mums ir mikrokontroleris ar kaut kādām 8 kājiņām, un mēs vienu kājiņu gribam nodzēst, pārējās neaiztiekot. Tad mēs to varam izdarīt tādā veidā, ka mēs uztaisam masku, kur ir visi viennieki, izņemot to pozīciju, kuru mēs gribam notīrīt, un uztaisam AND. Un tā rezultātā, tur, kur oriģinālajā baitā bija nulles, tur tās nulles arī paliek, jo 0 and 1 ir 0. Savukārt tur, kur bija viennieks, tur tas viennieks arī paliks. Un savukārt tur, kur mums maskā ir nullīte, tur vienmēr noteikti ierakstīsies 0, vienalga vai oriģinālajā baitā bija viennieks vai nullīte, 0 and jebkas ir 0, un tādā veidā nodzēšās tas konkrētais bits. Un rezultātā mēs iegūstam to pašu, kas bija ieejā, tikai viennieciņš ir notīrīts. Un tas nozīmē, ka patiesībā clear instrukcija ir AND instrukcija. Otrs variants, kā notīrīt bitus, šeit, piemēram, ir aplīts ar plusiņu, tas ir XORs. Vai var to izdarīt arī ar XOR? Ar XOR to darīt ir višķi bīstami, jo XORs invertē bitus. Līdz ar to es nezinu, kāpēc viņi tik pašpārliecināti to izdara. Šajā ziņā šī instrukcija clear register vairāk ir domāta notīrīta visu reģistru. Kā mēs varam ierakstīt reģistrā 0? Tātad, ja mums reģistrā ir kaut kāda vērtība 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Kā mēs varam ar matemātisku darbību panākt, ka reģistrā pēc kaut kādas matemātiskas darbības veikšanas ir 0? Kā mēs varam notīrīt reģistru? Jā, tā ir tā instrukcija, pa ko te ir runa. Bišķiņ pārpratu. Tātad, ja reģistram uztaisa AND pašam ar sevi, nekas nemainās. Tur, kur bija nulles, tur ir nulles, 1 and 1 ir 1, 0 and 0 ir 0. Ja mēs uztaisam OR pašam ar sevi, nekas nemainās, tas reģistrs paliek tāds pats. Bet ja mēs uztaisam XOR, tad gan tur, kur ir nulles, 0 XOR 0 ir 0, bet 1 XOR 1 arī ir 0. Un tas nozīmē, ka, lai ierakstītu reģistrā 0, nav nepieciešams tur no kaut kādas ārējās atmiņas kaut kādus skaitļus rakstīt. Mēs varam vienkārši reģistram uztaisīt XOR pašam ar sevi, un viņš nodzēsīsies. Nu, lūk, līdz ar to instrukcija clear atmēl programmēšanā, piemēram, īstenībā ir tas pats, viņai pat operācijas kods ir tieši tāds pats, ir vienkārši XOR pašam ar sevi. Tālāk, kā mēs varam izdarīt, lai visi biti reģistrā ir 0, īstenībā to nevar, tur tiešām ir jāieraksta. Tas nav tādas, vismaz es nezinu tādu aritmētisku darbību, ar kuras palīdzību ar AND, OR, XOR vai NOT varētu dabūt skaitlī visus bitus vienniekus. Un tāpēc tas vienkārši ir ieraksts skaitli. Un atmēl mikrokontroleri, un īstenībā pilnīgi visi mūsdienu mikrokontroleri, viņos iekšā ir hardvēriskais reizinātājs, un instrukcija ir MUL, bet viņa drusciņi atšķirās. Tad, kad jūs reizinat skaitļus, ir svarīgi, lai mikrokontroleris pareizi sarēķina reizinājuma zīmi. Piemēram, ja jūs reizinat negatīvu skaitli ar pozitīvu skaitli, tad tai zīmē ir jābūt pareizai. Kad jūs reizinat negatīvu ar negatīvu, tad jāsanāk plusam, un tāpēc tā implementācija dzelžos drusciņi atšķirās. Un tāpēc mikrokontroleriem īstenībā ir 3 instrukcijas priekšreizināšanas. Parasti kompilātori viņas automātiski izvēlās. Bet, ja jūs, teiksim, programmējat assemblerī, tad jums jāizvēlās pareizā. Tad mums ir MUL, kas ir 2 unsigned skaitļi, tad MUL S, kas ir multiply signed, un MUL SU, multiply signed with unsigned, kur principā viņš darbojās tā, ka viņš vispirms nosaka zīmi rezultātam. Ja, teiksim, multiply signed, viņš apstās, ja augšējie biti abiem skaitļiem ir viennieki, tad rezultāts būs plus.
Ja augšējie biti ir nulīts, tad rezultāts arī būs pluss, bet ja ir atšķirīgas zīmes, tad rezultāts būs mīnus, un tad viņš pārvērš tos skaitļus par pozitīviem un sareizina kā unsigned skaitļus, un tad tikai zīmi pieliek beigās klāt, pārkonvertē atpakaļ uz signed skaitli. Tāpēc, kad reizināšana ir jau tā grūta, un mikrokontrolerī īsti nav vietas, tur salikt nenormāli daudz tos reizinātājus, viņi dārgi ir, un tāpēc tas tādā veidā lētajos mikrokontroleros tiek realizēts. Un tad reizināšana mums ir mikrokontrolerī. Mēs, teiksim, tajā Logisimā to reizināšanu netaisījām, bet principā lielākajā daļā mikrokontroleru reizināšana ir ar tādiem skaitļiem, cik viņi ir plati, teiksim, 16-bitīgā procesorā, tad tā ir 16-bitīgā reizināšana. Un to mikrokontrolers var izdarīt ļoti ātri. Šajā gadījumā 2 takšu laikā, 2 taktis. Tāpēc skaitie 16-bitīgi skaitļi. Un tad ir kaut kāds fractional multiply, bet tādu īsti mēs neizmantojam. Un daudzos mikrokontroleros ir arī kaut kāda kriptogrāfija. Piemēram, Atmel mikrokontroleri, viņi tika izdomāti 1994. vai 5. gadā, un tajā laikā bija tāds šifrēšanas standarts DES, Data Encryption Standard. Un tāpēc mikrokontroleros iekšā bija hardvāriskā šifrēšana, un viņi tika izdarīti ļoti, ļoti ātri. Jo tas šifrēšanas algoritms ir diezgan garš, un ja viņi rakstītu kodā, tad tur ir gari jāraksta. Un tāpēc mūsdienu mikrokontroleros kaut kāda šifrēšana lielākoties ir iekšā. Mūsdienu mikrokontroleros šifrēšana ir AES, kas ir Advanced Encryption Standard. Bet, teiksim, tenī ir DES. Lūk. Tas ir par tām aritmētiskajām darbībām. Tur nekas baigi sarežģīts nav. Tas, ko jūs varat no šī paņemt, ir, ka mūsu mikrokontroleris dara gandrīz to pašu, ko AVR mikrokontroleris, un dažas no lietiņām, teiksim, notīrīt reģistru, vienkārši uztaisot XOR reģistram pašam ar sevi. Tad mums ir viena svarīga instrukcija jāapskatās, kuru joprojām izmanto Arithmetic Logic Unit. Un tā ir compare instrukcija. Es tikai viņu tā neredzu. Break, sleep, not, watch, dog, reset, clear, blah, blah, blah. Bit and bit test. Instrukcijas. Ļoti, ļoti svarīga instrukcija ir skaitļu salīdzināšana. Es viņu iesērčoju. CMP. Viņai varbūt ir cits nosaukums. Bet tā, viņai kaut kur ir jābūt. CP varbūt tā bija. Jā, re, kur ir. CP. Tā tad mēs ļoti bieži rakstam programmēšanā if A lielāks par B, tad darīt kaut ko. If A vienāds ar 0, tad darīt ar kaut ko citu. Un tāpēc mikrokontroleros visos ir instrukcija compare. Viņai var būt variācijas, piemēram, compare, skip if equal, kad viņš salīdzina, un, ja skaitļi ir vienādi, tad programma counterim pieskaita 2, pretējā gadījumā neko nepieskaita, pieskaita 1. Un compare with carry, compare immediate, bet principā ir tāda instrukcija compare, un kur ir tā sāls. Ja jūs gribat salīdzināt divus skaitļus, bet negribat, lai pēc salīdzināšanas tas skaitlis tiktu pārrakstīts, tad jūs varat izmantot to Arithmetic Logic Unit subinstrukciju vienīgi mūsu General Purpose Register write enable GPR vajag uzlikt uz nulītes. Jā. Un tam ir domāts tas instruction decoderis, instrukcija decoderis, ka compare instrukcijai ir citādāks sākumiņš nekā Arithmetic Logic Unit instrukcijai, un tāpēc instrukcija decoderis, teiksim, atņemšanu veids, kā atņemšana ir A mīnus B, un, piemēram, write ir enable high, savukārt salīdzināšanas instrukcijā
īstenībā mikrokontroleris izpilda atņemšanu A-B, vienkārši General Purpose Register blokā ieeju numuru write enable, viņš saglabās zemā līmenī, off, un tāpēc skaitļi tiek atņemti, bet rezultāts netiek pārrakstīts skaitlim pāri. Un, piemēram, tajā mikrokontrolerī, ko mēs tādā loģisimā taisam, compare instrukcija vienkārši sākas ar 0, 0, 0, 1. Arithmetic Logic Unit instrukcija sākas ar 0, 0, 0, 0, un tad ir skaitlis A, operācija un skaitlis B. Un savukārt compare instrukcija formāts tieši tāds pats, vienkārši sākums ir 0, 0, 0, 1, un tad instrukcija dekoderis pastās, ja ieeja ir 0, 0, 0, 1, tad viss ir tāds pats kā Arithmetic Logic Unit instrukcijai, tikai write enable GPR, vajag turēt izslēgtu. Un tā kā mums Arithmetic Logic Unit māk gan atņemt ar carry, lai varētu, teiksim, 16 bitu skaitļus salīdzināt, nepārrakstot vienu pāri otram vai tur neapdeitojot. Tad mēs varam vienkārši izvēlēties sub vai SBC instrukcijas principā tenīs pašās pozīcijās mūsu procesorā. Jā. Tā kā tā ir compare instrukcija. Apskatīsimies vēl citas, kādas mikrokontrolerim ir instrukcijas. Un tās būs, piemēram, instrukcijas, kas saistītas ar skaitļiem. Branch instructions nav tik svarīgs. Svarīgas ir load, tātad data transfer instrukcijas. Piemēram, mov. Nokopēt reģistru no vienas vietas uz otru. Mov instrukciju mēs realizējam mūsu Arithmetic Logic Unit. Izvēlamies A un B, instrukcija mov, un viņš vienkārši B pārkopē uz A. Tad to mēs tādā veidā darām. Bet ir tādas interesantas instrukcijas, kur jūs beidzot sagaidījāt varbūt to, kādā veidā tad mēs dabonam tajos reģistros kaut kādus skaitļus iekšā, ne jau mēs mikrokontrolerī ar rociņu iebakstām, dubultklikšķi un savadam skaitļus ar roku. Ir tāda instrukcija ar nosaukumu LDI, visiem mikrokontroleriem tāda ir, un tā instrukcija vienkārši ir ielādēt mikrokontrolerī kaut kādu skaitli. Un tas skaitlis parasti ir tik biti, cik ir plats mikrokontroleri, tur tas instrukcijas vārds. Tātad, teiksim, mums ir 8-bitīgs mikrokontroleris loģisimā, tātad LDI kaut kādā reģistrā ielādē kaut kādu skaitli. Un tagad, kad mēs veidojam to mikrokontroleri, mēs gribam tos vadus savilkt tā, lai viņi pēc iespējas mazāk mudžinātos. Un, ja, teiksim, Arithmetic Logic Unit instrukcijā šie 4 biti no beigām, tur otrie 4 biti, ir tas destination registers Arithmetic Logic Unit instrukcijai, tad tie paši biti mums viņi, protams, lai nebūtu krustām šķērsām, būs arī compare instrukcijā un īstenībā arī tajā LDI instrukcijā. Respektīvi instrukcijas vārdam, otrie 4 biti no augšas vienkārši vienmēr pa taisno aiziet uz General Purpose Register reģistru A. Un savukārt tas skaitlis, kuru mēs gribam ierakstīt, no flash atmiņas instrukcijas vārda beidzamie 4 biti aiziet uz General Purpose Register ieeju. Tātad mums ir data priekš ierakstīšanas. Tad, kad mēs izpildam Arithmetic Logic instrukciju, mēs paņēmam A, B un rezultātu ierakstam iekšā General Purpose Register, bet tā kā mums ir instrukcija, piemēram, LDI, tad mums šeit ir jāliek multiplexers un viņš jākontrolē. Un tas multiplexers izvēlās, vai mēs ielādēsim skaitli no instrukcijas vārda apakšējos 8 bitus, vai arī mēs ielādēsim rezultātu no Arithmetic Logic Unit. Jā? Tātad instrukcija dekoderis apskatās instrukcijas augšējos 4 bitus
Un no tiem viņš arī izvēlas, kā nokontrolēt šo ten pārslēdzēju, kurš pārslēdz, kas tiks ierakstīts izvēlētajā reģistrā. Tātad, piemēram, tur laikam viņš ir piesaistīts. Labi. Tātad instrukcijā augšējie 4 biti tātad nosaka, kas tā būs par instrukciju, saskaitīšana, aritmētiskā instrukcija compare vai LDI. Nākamie 4 biti vienmēr pa taisno aiziet uz adreses A un adreses right. Un tad nākamie biti var tikt izmantoti gan kā operācijas izvēlēšanās pie ALU un B reģistrs, gan arī vienkārši kā skaitlis, kuru ierakstīt izvēlētajā reģistrā A, un tāpēc tie augšējie 4 biti aiziet arī uz šo ten multiplexeru. Ja mēs ieejam iekšā tādā instrukciju dekoderī, tad tas īstenībā te būs redzams, ka vienlaicīgi apakšējie 3 biti ir adreses B, bet vienlaicīgi viņi tiek arī padoti, kas low 8, kurus izmanto priekš LDI, priekš jump un priekš branch instrukcijām. Tā kā šādā veidā mēs varam vienkārši panākt, ka instrukcija nav bezgalīgi gara, mēs dažādām instrukcijām vienkārši izmantojam vienus tos pašus bitus. Tas ir par load immediate, un tas, ko LDI instrukcija dara, viņi vienkārši reģistrā ieraksta kaut kādu skaitli. Tālāk mums ir arī instrukcija LDS, load direct from data space. Ko tas nozīmē? Tas LDS, viņu ir diezgan grūti varbūt tās tā atcerēties, jo mums ir LD un LDD un visādas citas instrukcijas. Un tāpēc mūsu mikrokontrolerī varbūt tās viņu nosauksies load from RAM. Bet tas ir tas pats, kas tas LDR, load value from RAM, ir tieši tas pats, kas atmēl mikrokontroleros LDS, load direct from data space. Un tā ideja ir tāda, mūsu mikrokontrolerim ir arī operatīvā atmiņa pieslēgta, MCU operatīvā atmiņa. Visiem mikrokontroleriem ir flash un ir operatīvā atmiņa. Un ar to load from RAM instrukciju mēs varam paņemt kaut kādu vērtību no RAM, no operatīvās atmiņas. Un tas nozīmē, ka šis multiplexers, kurš izvēlās, ko rakstīt iekšā General Purpose Register, tad viņam ir vajadzīga vēl viena ieeja, kas nāk no operatīvās atmiņas data in, un mēs varam izvēlēties arī no RAM ielādēt. Un savukārt to adresi nosaka mūsu gadījumā, adresi RAMā nosaka apakšējie 4 biti. Principā, mēs varam, piemēram, ja mēs izveidojam instrukciju tādā veidā, ka adresi nosaka apakšējie 8 biti, tieši tāpat kā LDI instrukcija apakšējie 8 biti ir kaut kāda konstanta, tad mēs varam uztaisīt mikrokontroleri, kurā RAMs ir, teiksim, 256 baiti. Šajā konkrētajā gadījumā, lai būtu vienkāršāk, tad mēs izmantojam tikai apakšējos 4 bitus, un tā rezultātā mums 16 baiti ar RAMu, kurus visus šī te Logisimā var redzēt, bet principā, teiksim, mēs varam supportēt arī vairāk. Un tāpēc, ka mums LDI instrukcija un LDR instrukcija izmanto vienus un tos pašus apakšējos 8 bitus kā konstanti, vai nu ko ielādēt RAMā, vai nu ar kuru izvēlēties adresi, tad mums īstenībā tas mikrokontroleris nemaz nesanāk tādi baigie džungļi, jo vienkārši vieni un tie paši vadiņi aiziet gan uz General Purpose Register, gan arī uz RAMA adreses izvēles to reģistru. Kādas vēl mums ir mikrokontroleri instrukcijas? Šeit tam load from RAM ir dažādas variācijas. Piemēram, ielādēt no RAMA, bet nevis no konstantas kaut kādas adreses, kuru mēs izvēlamies ar roku,
bet no tās adreses, uz kuru norāda, piemēram, reģistrs X, piemēram, reģistrs R5. Piemēram, reģistrā R5 mēs ierakstam skaitli 20, un tad mēs izpildam instrukciju ielādēt reģistrā R0 to skaitli, kurš atrodas adresē, uz kuru norāda reģistrs R5, un tādā veidā tas mūsu reģistrs R5 var darboties kā pointeris. Un vēl trakāk, mikrokontroleri māk arī ielādēt skaitli no rama un to pointeri automātiski palielināt par 1. Ja, piemēram, jūs kopējat, ja jūs darbojaties ar masīviem, tur for i ir 0, i mazāks par 5, i++, tur masīva i-tais elements, tur pieskaitīt kaut kādu skaitli, tad mikrokontroleris to var izdarīt ļoti, ļoti ātri ar mazu instrukcijām, jo viņš māk vienlaicīgi nolasīt vērtību un to pointeri palielināt par 1 vai samazināt par 1. Jā? Mūsu mikrokontroleri mēs netaisīsim tik nenormāli sarežģītu, un tāpēc viņam būs vienkārši viena instrukcija, bet principā visi mikrokontroleri māk arī tādas advancētākas lietas. Ielādēt atmiņā, ielādēt reģistrā tādu vērtību, kur atrodas atmiņas adresē, uz kuru norāda kāds cits reģistrs. Jā, tādā veidā mēs varam darboties ar pointeriem, mikrokontroleris māk pointerus. Tad mums ir arī store instrukcijas. Piemēram, Store Direct to Data Space, STS. Latviešu valodā STS nozīmē kaut ko citu, bet mikrokontroleros STS nozīmē Store Direct to Data Space. Es drusku nomainīju to nosaukumu, lai viņš būtu līdzīgs šim. Īstenībā šitais nav LDR ir pareizi. Load from RAM. Un šeit store to RAM. Un tas princips ir tas pats. Ir kaut kāds reģistrs, destination reģistrs, kuru mēs norādam ar šiem 4 bitiem, un tad adrese, kurā ierakstīt to vērtību, kas atrodas tajā reģistrā. Vienkārši izkopēt reģistru ārā uz kaut kādu atmiņu. Un šīs divas instrukcijas ir ārkārtīgi svarīgas. Load from RAM un store to RAM, jo mums reģistri ir tikai 8, bet mums, piemēram, mūsu programmas kodā mainīgie var būt 10 un 100, un reģistri vienkārši nepietiktu. Katram mainīgiem savs reģistrs nepietiktu, un tāpēc reāli C programmēšanas valodā praktiski visi mainīgie tiek glabāti ramā, izņemot tādus mainīgos, kuri tiek tiešām uz ļoti, ļoti īsu mirkli izmantoti, un tad vairāk nekur neparādās. Bet tā pamatā visi mainīgie tiek glabāti ramā. Un ja jūs kaut ko gribat ar viņiem darīt, tad vispirms mikrokontrolerim ir jānolasa vērtība no rama, tad jāizdara tā operācija, un pēc tam jāsaglabā ramā atpakaļ tā vērtība. Un tas ir, tas aizņem instrukcijas. Lūk, un kas šīm visām instrukcijām ir kopīgs? Kopīgs ir, piemēram, tas, ka apakšējie 8 biti norāda kaut kādu 8-bitīgu skaitli. Tad pirmspēdējie šie 4 biti no augšas, otrie 4 biti no augšas norāda, kurā reģistrā ierakstīt vai no kura nolasīt. Tad destination reģistrs. Tie paši 4 biti norāda destination reģistru arī compare un arithmetic logic unit instrukcijām. Tā. Un, un tādā veidā īstenībā, teiksim, tas instrukcija dekoderis, viņš sanāk, tāds, tā teikt, manageable, tāds, ka viņu ir iespējams tā sataisīt. Re, kur viņš nemaz tik sarežģīts nav. Paņem 8 bitus, izved ārā uz kaut kādām vietām, adres B, arithmetic logic unit operation, adres A. Un vienīgais, kas ir tāds sarežģītāks, ir šie augšējie 4 biti. Augšējie 4 biti mums ar katru instrukciju veidu tā kā izmainās. ALU ir 0, 0, 0, 0,
compare ir 0001, lai tas instrukciju dekoderis zina, ka šajā instrukcijā vajag izslēgt rakstīšanu uz GPR. LDI atkal kods ir 0010. Tas pasaka, ka šī instrukcija augšējos 8 bitus no programmas instrukcijas vārdu ieraksta destination reģistrā. Tas nozīmē, ka viņai ir jāpārslēdz šis multiplexors uz atmiņu. Un tad ir šeit, ka uz ramu jāpārslēdz. Šitā instrukcijas store to RAM nozīmē, ka jāraksta uz ramu. Un īstenībā pēdējās divas, kuras mēs šodien apskatīsim instrukcijas, ir jump instrukcijas. Tās ir arī, principā, visos mikrokontroleros. Jā, atmēl mikrokontrolerī, piemēram, vēl ir tāda instrukcija load program memory, kas nozīmē, ka mēs varam no flasha arī nolasīt kaut kādus datus. Mūsu mikrokontroleris no flasha nemācēs lasīt, viņš mācēs tikai uz ramu un no rama lasīt, lai nebūtu tur baigi sarežģīti. Bet, teiksim, atmēl mikrokontrolerī var lasīt datus arī no flasha. To var izmantot, piemēram, lai saglabātu kaut kādus garus tekstus, kuri tur jāprintē ārā uz ekrānu un tā tālāk. Store program memory, bla, bla, bla. Un vēl svarīgas instrukcijas ir tad tās branch un jump instrukcijas. Un sāksim mēs ar jump. Tātad ir tāda instrukcija ar nosaukumu jump, un tā instrukcija izdara ļoti vienkāršu lietu. Viņa izmaina programmu counteri. Viņa pasaka programmu counterim, tagad tu būsi nevis nākamā instrukcija, bet, piemēram, 10. instrukcija. Vienkārši pārraksta pāri programmu counteri vērtību. Kam tas ir vajadzīgs, lai jūs varētu lēkāt pa kodu un pārlikt kaut kādām koda vietām pāri. Vairāk tas tiek darīts ar branch instrukcijām, bet tāds jump instrukcija arī mums pastāv. Piemēram, jump instrukcija var pārlikt pāri kaut kādai funkcijai, kur nav nepieciešams izpildīt. Un tas veids, kā mikrokontrolerī tas tiek realizēts, ir vienkārši programmu counterim ierakst nevis programmu counters +1, bet vienkārši kaut kādu skaitli kā. Un tāpēc mūsu programmu counterim, kur viņš ir, tātad viņam ir arī savs multiplexors, kuri kontrolē instrukciju dekoderis, kurš pārslēdz, vai mēs ierakstīsim programmu counterī iepriekšējā vērtība +1, vai arī mēs programmu counterī ierakstīsim apakšējos 8 bitus no instrukcijas. Un normāli šis signāls ir tāds, ka viņš ir programmu counter +1, bet jump instrukcijai instrukciju dekoderis paskatās, ja instrukcijas augšējie 4 biti ir kombinācija 0101, tad viņš pārslēdz multiplexoru uz otru ieeju un vienkārši ieraksta programmu counterī to konstanti atbilstošo. Un te viņam ir vēl kaut kādas vērtības. Tas ir no turienes un tas ir no datiem. Jā, skaidrs. Tā. Tas ir jump. Un visbeidzot, branch instrukcija ir tā saucamais conditional jump. Branch instrukcijas ir visi tie ifi. Tātad viņa principā ir tāda pati kā jump instrukcija, bet viņai ir kaut kāds nosacījums, kurš, ja izpildās, tad programma counteris tiek pārrakstīts uz jaunu kaut kādu pilnīgi citu adresi, un savukārt, ja neizpildās, tad programma counteris izpilda nākamo instrukciju, kā nekas nebūtu noticis. Un mums ir daudz un dažādi varianti tām branch instrukcijām, un tas conditions tiek ņemts no status reģistra. Tāpēc mūsu mikrokontrolerītī ir status reģistrs, kura vērtību
nolasa kaut kāds muksis katru bitu un padod uz kaut kādu loģiku, un, piemēram, ja status reģistrā konkrētais bits ir ieslēgts, tad programma counteris aizlec uz kaut kādu jaunu vērtību kodā, kur ir instrukcijas apakšējie biti, un ja tas bits ir 0, tad viņš vienkārši sev pieskaita viennieku un turpina izpildīt nākamo instrukciju. Tā strādā branch instrukcijas. Un mums branch instrukcijām tātad kādi ir varianti? Mums ir 4 karodziņi – carry, zero, negative un signed overflow. Un katrs no viņiem var būt 0, un katrs no viņiem var būt 1. Un tad mēs varam apskatīties, kā tad tie condition saucās. Tātad vienkāršākais veids, kā viņi saucās, ir branch if carry set, piemēram. Branch if carry set. Tad, ja carry bits ir augsts, tad likt uz kaut kādu jaunu adresi programmā, uz jaunu vietiņu vai uz kādu funkciju vai kaut kur. Un savukārt, ja viņš nebūs set, tad programma counteris pieskaitīs savu viennieku un turpinās ar nākamo instrukciju. Viņš neliks kaut kur. Un pretējais branch if carry clear. Tad, ja konkrētais, ja carry bits ir 0, tad tajā status reģistrā viņš nolasa apskatās. Tad mikrokontroleris leks uz jaunu adresu, un ja nē, tad neliks. Jā, un tā realizācija gaužām vienkārši, kas tur ir status reģistru paņemam, izvelkam viņu pa bitiem ar to splitteri, tad ir muksis, kurš no instrukcijas šiem otrajiem 4 bitiem paņem kombināciju, un tā kombinācija principā pasaka, uz kuru no šiem mukšiem pārlikt. Un tad mums vajag salīdzināt, vai viņš ir viennieciņš vai 0, un to izdara ar šo XOR OR kaut kādu loģiku. Un ja tā ir, tad viņš pārliks, un ja nav, tad nepārliks. Un beidzamais šitais AND ar invertēto ieeju ir, ja tā ir jump instrukcija, tad viņš pārliks vienmēr. Ja tā ir branch instrukcija, tad viņš skatīsies to vērtību, kas nāk iekšā. Tur vienkārši tāds loģika uztaisīta, lai viņš apkalpo visu šī lietiņa, gan jump, gan branch. Nu, lūk, tātad carry set, carry clear, vflag set, vflag clear. Bet savukārt ar tiem zero un signed overflow un negative mums ir drusciņi interesanti, jo viņus var izmantot arī tā ne tikai vienkārši kā karodziņus, bet arī piešķirt viņiem uzreiz kaut kādu nosaukumu, ko cilvēkam ir viegli saprast. Tātad, ja negative karodziņš ir viennieks, tas nozīmē, ka iepriekšējā atņemšanā B bija lielāks par A. Un tāpēc, teiksim, jāpaskatās, šeit ir ļoti labi nosaukumi. Branch if and branch if minus vai arī branch if less than. Tad branch if less than ir negatīvi XOR V. Nu jā, tas ir priekš signed instrukcijām un darbībām. Bet tā, paskatīsimies pēc kārtas. Skip. Branch if equal. Piemēram, branch if equal ir branch if zero flag set. Tātad, ja A minus B rezultāts bija 0, tad zero karodziņš ir uzstādīts. Un tas nozīmē, ka skaļi bija vienādi, un tad mēs varam skatīties, ja Z ir 1, tad programma counteris aizliet uz kaut kādu jaunu vietu kodā, un savukārt, ja zero karodziņš nav 1, tad izpilda nākamo instrukciju pēc kārtas. Tātad zero ir 1 nozīmē skaitļi bija vienādi. Zero ir 0 nozīmē skaitļi nebija vienādi. Tālāk branch if carry set, carry bits ir viennieks, tātad izpildīt, un carry šeit pie unsigned skaitļiem bez zīmes, branch if same or higher.
Tātad, ja mēs atņemam A mīnus B un carry bits nav uzstādīts, tad A bija lielāks par B vai vienādi. Un savukārt, ja mēs divus skaitļus bez zīmes atņemam, tad sanāk tā. Varētu skatīties to negativity karodziņu, bet viņš uz tiem skaļiem bez zīmes nevienmēr strādā. Bet savukārt, ja mēs atņemam A mīnus B, divus skaitļus bez zīmes, un atņemšana aizņēmās no augšējās carry pozīcijas, tad augšējais carry out uzsetojās uz 1. Un tas nozīmē, ka A bija mazāks nekā B. Un tāpēc, ja carry bits ir augsts, tas nozīmē, ka A mazāks par B. Un savukārt, ja viņš nav augstā līmenī, ja viņš ir 0, tas nozīmē, ka viņi bija vienādi, vai arī A bija lielāks par B un nebija jāizņemās no 256. pozīcijas. Un tā. Tad mums ir branch if minus un plus. Tos var izmantot arī pie signed, bet korekti šeit tiek parādīts tātad branch if greater or equal signed. Tātad šeit ir jāskatās, vai skaitļi ir negatīvi, bet vienlaicīgi ir jāpaskatās, vai nebija signed overflow. Teiksim, atmēl procesoros tas tā ir realizēts. Ja atņemat divus negatīvus skaitļus, rezultāts vienalga var būt negatīvs, bet vajag apskatīties, vai nav signed overflow. Un ja nav, tad mēs zinām, ka rezultāts bija greater or equal. Un savukārt šeit branch if less than un tā tālāk. Tad mums ir arī half carry flag, kuru mēs neizmantojām. Mums ir arī T flag, kas ir temporary flag. Viņā var ierakstīt vienkārši kaut kādu temporary skaitli, temporary bitu atmēla procesoros, bet mums tāds nebūs. Un tad mums ir V un I flag. Nu jā. Mūsu procesors viņus tā kā supportē, bet mēs viņus baigi tā neizmantosim savos laboratorijas darbos. Nu lūk, tādi ir branch instrukcijas. Un īstenībā varētu pat matemātiski pierādīt, ka izmantojot šīs nedaudzās instrukcijas, īstenībā ir iespējams uzrakstīt pilnīgi jebkādu programmu. Viņa varbūt sanāks gara, bet principā šī programma var darīt jebko. Mēs varam ielādēt kaut kādus skaitļus, mēs varam veikt ar viņiem matemātiskas darbības, plus, mīnus un arī bitwise darbības. Mēs varam viņus saglabāt ramā, ja mums reģistros pietrūkst vietas. Un mēs varam atkarībā no kaut kāda nosacījuma izpildīt vai neizpildīt kaut kādu kodu. Un ja mēs kaut kādu funkciju izvirzam kaut kādā, teiksim, Taylor rindā, tad principā šo mikrokontroleri var izreikināt, praktiski jebko. Un tas ir tas iemesls, kāpēc īstenībā vairāk pasaulē ir tieši tas, ka mikrokontroleris varbūt ir drusciņ vienkāršāks. Nav nekas tur baigi viņam sarežģīt sabās, tā kā FPGA-iem vai kaut kā tam līdzīgi. Viņš ir vienkāršs, viņš maksā tur 1 eiro, bet viņš vinnē ar to, ka mikrokontroleris ir spējīgs izpildīt instrukcijas ar ātrumu, piemēram, 1 miljons instrukciju sekundē. Jā, tātad, ja mikrokontrolera taksta frekvence ir 1 MHz, tas nozīmē, ka viņš katru no šīm instrukcijām, ja viņš izpilda vienā taktī, tad tas nozīmē, ka viņš var izpildīt 1 miljonu instrukciju sekundē, kas ir nenormāli daudz. Tas nozīmē, ka process nav jāpiebāž ar kaut kādiem tur floating point skaitļu rēķināšanu un tā tālāk. To visu var izdarīt ar vienkāršām darbībām, lēti, un tāpat tas notiks ātrāk nekā 1 sekundi. Es gan gribu atzīmēt sekojošu lietu. Mūsu mikrokontrolerī visas darbības procesors izdarīs vienā taktī, bet realitātē ir tā, ka darbības, kas saistītas ar ramu, vienmēr izpildās 2 taktīs mikrokontroleriem, ļoti ātriem mikrokontroleriem pat 3 taktīs, jo rams atrodas drusciņ patāli no procesora kodola,
Un tur jau jāsāk ņemt vērā, ka ir mazliet jāpagaida, kamēr signāls aiziet līdz rāmām, rāma reģistrā ierakstās, un tikai tad var izpildīt nākamo instrukciju. Un tāpēc sanāk, ka, teiksim, šeit mums ir arithmetic and logic instructions, un tad te ir rakstīts clocks, cik taktis vajag, lai izpildītu instrukciju. Un tās instrukcijas, kas saistītas ar datiem, tās būs divas taktis. Teiksim, add un ADC ir viena takts, bet add immediate to word ir divas taktis, jo viņam tas skaitlīts ir jāpaņem vēl no flasha atsevišķi, jo tas skaitlis ir 16-bitīgs, un instrukcijas 16-bitīgas, tātad viņa neielīda vienā instrukcijā. Un tāpēc īstenībā tas skaitlītis atrodas kaut kur citur flashā, nākamajā instrukcijā. Un tāpēc tas aizņem divas taktis, un arī īstenībā programma counters pārlic pa divu uz priekšu, bet tas tā. Tas ir sarežģīti. Bet, teiksim, kur mums ir atmiņas instrukcijas, tās ir load un store, kur ir a load direct from data space, viņš aizņem divas taktis, jo vienkārši RAMs šim mikrokontrolerim ir, piemēram, 8 vai, teiksim, 2 kilobaiti, 2048 baiti, tātad viņš ir liels, tātad viņš atrodas tālu, un salīdzinājumā ar tiem megaherciem, uz kuriem tas procesors spēj strādāt, tas attālums ir liels, un tāpēc sanāk, ka viņam ir drusciņi jāpagaida. Viņam ir tā viena takts, tā kā pa tukšo jāiztērē, kamēr tas adreses izvēles signāls aiziet līdz rāmām, un pēc tam no rāmā atpakaļ atnāk tas skaidrs pa tām līnijām. Tur ir drusciņi jāpagaida. Un tas pats ir arī ar store. Lai ierakstītu skaitlīti, tad ir vajadzīgs arī tur divas taktis, piemēram, store direct to data space, divas taktis, kamēr viņš tur izvēlēties adresi, nosūtīt skaitlīti, un te viņš tur ierakstās, tad tur jāpagaida. Branch instrukcijas, diemžēl, arī aizņem vairāk nekā vienu takti, un jump, man liekas, arī. Teiksim, jump aizņem 3 taktis, un tas vairāk ir saistīts ar to, ka kamēr jūs izpildat vienu instrukciju, kamēr instrukcija izpildās, programma counteris īstenībā norādīja uz nākamo instrukciju, un kamēr viena instrukcija izpildās, tikmēr nākamā jau ir pa tām no flasha, kurš ir vēl lielāks, kas ir 8 kilobaiti, 16, 32 kilobaiti, var pat būt 1 megabaits flash. Programma counteris jau rāda nākamo adresi. Tāpēc ir tas instrukcija reģistrs pa vidu, kamēr mēs izpildam vienu instrukciju, programma counters jau rāda nākamo, un nākamā jau nāk pa datu līnijām un atnāk līdz tai kodola ieejai. Un tad, kad mēs izpildam instrukciju, mēs varam jau nākamo uzreiz pildīt. Bet tad, ja mums ir branch instrukcija, tad sanāk tā, ka programma counters ir jāizmaina, un tad ir atkal jāpagaida, kamēr viņš nomainās, kamēr pa adreses līniju aiziet jaunā adrese, kamēr milzīgā flasha selecta atnāk īstā instrukcija, tikmēr ir jāpagaida, un tāpēc tās branch instrukcijas un jump instrukcijas, viņas nav viena takts, viņas ir drusciņi ilgākas. Un otrs iemesls ir tāpēc, ka tādā procesorā ir bišķiņ pipelinings, bet par to mēs varbūt tās kaut kad uz semestra beigām runāsim. Bet tā idejiski ir. Tad mums vēl ir dažādas jump instrukcija. Un īstenībā daudz populārāka ir R-jump instrukcija, relatīvi jump, kur programma counterī ieraksta nevis kaut kādu skaitli, bet pieskaita kaut kādu skaitli. Un tā ir drusciņā ātrāka. Bet, tas tā. Labi, tas būtu viss par šīm instrukcijām. Tad laboratorijas darbā, man liekas, tagad ir ielikts materiāls, lai varētu uztaisīt pilnīgi visu līdz to arithmetic logic unit. Jā, tā kā tā. Tie, kas taisīja pēc Worda, tie jau ir arithmetic logic units jau uztaisījuši, bet tā tad nākamajā laboratorijas darbā mēs uztaisam general purpose register, bet tam mums jāuztaisa viss pārējais.
Bet attiecībā uz instrukciju dekoderi es gribētu atzīmēt, ka īstenībā instrukciju dekoderi uztaisīt ir diezgan vienkārši. Mēs uztaisam tabulu ar visiem vadības signāliem, kādi mums ir. Un mēs vienkārši sarakstam, kuram signālam jābūt nulītei un kuram jābūt vienniekam. Un tad instrukciju dekoderī augšējie 4 biti nosaka visus kontrolas signālus. Tas nozīmē, ka mēs augšējiem 4 bitiem varam vienkārši uztaisīt lookup table, jeb romu maziņu, kas īstenībā tas ir tas, kā mikrokontroleros tas arī tiek realizēts, arī tajos pašos atmēlu mikrokontroleros, kā tie, kaut kādi tur, teiksim, 4 biti aiziet uz mazu romiņu, kurā ir sarakstīti, expanded, izplesti visi tie biti, kas kontrolē visus tos vadības signālus. Un, piemēram, ja instrukcija ir Arithmetic Logic Unit instrukcija, kas ir 0, 0, 0, 0, tad vadības signāli ir 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Tieši tā kā šeit aiziet. Un tad viņi aiziet uz visām tām procesoru daļām un visu iesādz un izslēdz automātiski. Tad tas vienkārši tiek izdarīts ar tādu lookup table. Un nākamā instrukcija ir, teiksim, compare, kura ir 0, 0, 0, 1. Tad mēs savā tabulā apskatāmies, ok, compare ir 0, 0, 0, 1. Mēs sarakstam visu vadības signālu vērtības. Un tad mēs to skaitli vienkārši ierakstam tajā lookup table. Un tad, kad instrukcijas vērtība ir 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, tad viņš vienkārši padod uz vadību skaidri 6, 0, 0, 0, kas savada visas pārējos vadības signālus jaunajā kaut kādā secībā un tā tālāk. Līdz ar to instrukciju dekoderis nav nemazam arī tik sarežģīts. Un tagad mēs laboratorijas darbā viņu taisīsim, tad jau būs viegli. Labi, tad lekcija iet uz beigām. Varbūt kādam ir kaut kādi jautājumi, varat ierakstīt čatiņā.